3:00 naktī. Es ieradies Kalau savā galpunktā. Man teica, ka es ieradīšos tur 6:00, 3:00 naktī. Bet nu labi, gan jau kaut kā. Nācās tomēr samaksāt par to nakti, jo pusdienas tikai 3. Čeks baigi nelepns, bet var viņi saprast, viņš nokurš čučēja. Šitā vieta diezgan milzīga. Es jau kaut kādas 3 minūtes meklēju tolti. Nope, not here. Izrādās točiņi bija tieši blakus manai gultai. Nu, tur visus točiņi ļoti tuvu. Es iztaigāju visu, tikai tagad atradu. Labi, viss, labi naktī. Esmu Kalau, mazā pilsētiņā, Jānus vidienē, mazliet vairāk uz ziemeļiem. Rītdien došos 3 dienu trekā. 2 naktis, 1 nakti palikšu ciematiņā kaut kādā, vēl 1 nakti budistu templītī, ne, bet monastarī. Nemāku latviešu runāt, es pat nezinu termins vairs. Labs laiciņš, baigi labā sajūta. Šo vienkārši pastaigāšos apkārt, satiku kaut kāds ceļotājs. Viņiem pastaigāšos un rīt treks. Pētelrieksts. Conti. Condi. Tonue. Pamazé. Toe. Oh, toe, this one toe. Pamazé, this one. Oh, but do you... When you split it in full of mouth, you take out. After chew. Oh, but nicely. You don't bite. No bite. No, that's no problem. Oh. After chewing, when it is all smashed, you can take it out. Oh, yes. It's 10 minutes, 15? Depend on your chewing. If you chew strong, then faster. If you're going to non-stop chewing, it will be within 3-5 minutes finish. Okay, take it. Okay, thank you. Chew and walk, take snaps, later split. When it is smashed, take it out, finish. That's good. Yes. How you say bye-bye in Burmese? Bieno? No. Tuabino. Tamino? Tuabino. Duabino. If not, you say Quintubano. Quintubano. Asking for permit to depart. Quinfubiano? Quintubano. Quinfubiano. Quintubano. Atkal pamēģināju betelriekstu, bet šis daudz maigāks. Nav tā ķimikāli iekšā. Viņš negaršo pēc smaržām. Man pat mazliet patīk. Šo bija Kalau, dzīvojos pa pilsētu. Pareizāk tad pilsētelīte, nav baigā pilsēta, ļoti maz vieta. Ļoti jauka, ļoti mājīgi, mierīgi, tad labi pārmaiņu no Mandalējas, kas bija milzīgā pilsēta. Šodien pastaigāju apkārt pa tirdziņš, vietējie tirgo visu, ko var iedomāties tādā mazā tirdziņā, bet ļoti jauks un laipns un pamēģināju to betelriekstu. Tas bija arī citādāks. Ļoti maz tādu jauku vietiņu. Bet foršākais tas, ka es ļoti daudz jauns foršs cilvēks satiku, tiešām foršs.
Viena no interesantākajiem bija pensionāri vācu pārītis, kas ceļoja jau 30-40 gadus šitā. Un viņi bijuši Mjanmā pirms 10 gadiem. Un viņi teica, pirms 10 gadiem nevarēja dabūt busu no pilsētas uz pilsētu. Militārais režīms vēl visur valdīja. Un, ja gribēja tikt uz nākamo pilsētu, bija turisti, varēja tikai lidot. Un bija tā, ka čekisti vienā pilsētā, ja viņi gribēja paši pabraukāties, viņiem sekoja džeks visu laiku. Šodien pēc tādas pastaigas daudz vairs nefilmēju un vienkārši klausījos stāstos un bija tādā momentā rītdien treks. Un tad jau safilmēšu arī daudz.